Dāmas un kungi, Aparīkits, tas ir Slīzijs, un viņš ieņem Riča vietu komandā Exilium. Jo Rič ir nu jau kopš šodienas vai vakardienas Astral komandas īpašumā. Pirmais rauns. Hikari ar setepiņu. Varētu būt sulīgi reāli. Šeit ļoti sulīgi var būt. Feroksīs izdzēš. Heška normāla, bet vai gaida Krisiju? Kāpēc Krisijas ar 4 kiliem? Kur ir mans observeris, bro? -4 mēs neredzējām, you kidding me? Bro, ko? Vladiks. One-taps. Jā. 1-0. Heška. 2 patiesībā. Un... Labi, apsīsimies eko raundā, kā tur bija tie koeficienti. Es vēlreiz apstīšos. Koeficienti šādi. Exilium pat ar standinu 1-5. Slīzijs. Kā ui, Feris izruba vienkārši Krisiju, ko? Nu jā, latviešu dīgli, tas ir kaut kas neticams, un te jāsēvo tā emka, ne, bet ir lurkeris Feroksīs. Pareiļu numuru 1, kā saka. Kārlis nodudžo flashu, Belijs ieraujās. Komanda pagrabs. Potenciāli ar... Tā paga, Feris 3 galvas, bro! Ar dīglu, nereāli nokontrolēti, labi tapiņi. Un pagrabs atbild ar tā kā dīglīšu raunu, bet tas nebija tā kā tur kaut kāds... Man liekas, tas pat nebija force, ne? Tas nebija force. 1-1 katrā ziņā. Belijs. Blazekinjo. Smokes pa kreisi. Feris izraujās. Feris ar tapiņiem. Cookie chips ar lecējiem. Hikari. Cookie chips. Cookie chips. Nu, cik viņi tur ir? 3, jā, 3B tagad ir. 3-5. Belijs, te var labi sajiet tam dīglītim, bet viņa nolasa moļuks ruinos un ar flashu iziet vienkārši ļoti labi nospēlē komanda pagrabs. Kā jau pirms tam minēju, labs tāds melnais zirdziņš, Hikari uzsprāgst un Vladiks mēģināt ar lurkeri. 1-3 visticamāk rezultāts, nākamais eko rauns.
Tā nu, protams, kā jau vienmēr es full eco roundus, kur kaut kāds actions ir, tos palaiž garām, bet nu te numur 9 Kārlis ar savu signature lurku. Viens zirgs kā vienmēr. Māki taimingus. Slīzīs. Uj. Te vēl viens, bro, blakus taču viens. Slīzīs, tomēr nē, bet divus dabū ar moļuku, ko? Hikari arī pieslēdzās. Fēris, Peroksīs, Pīko Leņķītī, Peroksīs, Vlaģiks šeit. Nu, Vlaģiks visu laiku spēlē pitu apus, nu it kā jānolasa. Ug, Dievs, kas tas par... Ļoti tāla rotācija, un tikai arī 9 HP, un Krisiem nav kits, abiem no kits. Ir 2 moļuki, ir smokes. Fēris pušos smoku varbūt. Vajadzētu samainīties ar ieročiem. Hikariem vajadzētu ar MQ spēlēt, to tad būtu tā kā perfekts rīteiks, man tā liekas. Hikarijs nedos kalašu, lai Krisīs spēlē ar vājāko ieroci. Hikari uz info. Mēģina izčukot visu. Viss ir informācija. Fēris 1-1 klačā, bet Fēris šitādus ne. Jep, 1-4. Tā. Ir dabūts entrijs. To dabūja Bēlīs. Fēris ir banānā. Fēris joprojām ir banānā. Hikari un B executes. B executes vai B pops nevar saprast. Slīzīs skatās šito smoku, principā vienā līnijā spēlē ar Hikari. Viens iekocā, otrs Kārlis uzreiz to leņķi pārbauda un izčeko Hikarijs ar MP9 svarīgu pirmo kill dabū. Vēl nedaudz iekniebja arī Fērizam Krisīs ar lecienu virs Fēriza un piebeidz. Nu, Exilium svarīgu raundu. Atceramies to, ka Inferno Exiliumiem ir spēcīga karte. Uzvarēja viņi Havenus vispār tur bez šancēm, nu vispār bez šancēm. Bet tad banānā Richmanieks katru raundu dabūja pa entrijiem. Tā ka, nu, redzēsim, kā turpinājums Byround turpinājumos, kā viņiem sanāks Exiliumiem tur visu sačanīt, jo
Nu, Inferno viņiem spēcīgs. Inferno viņiem tiešām ir spēcīgs, nepatīkams. Bet tas ir, protams, tad, ja viņiem ir full utils visu laiku. Nu, skatīsimies, kā Sleazy Džeki iespēlēs. 2-4. Insta smokes. Hikari. Exilium. Ferris. Izraujās šortā. Izčuko tuvos leņķīšus. Hikari. Ferris. Uj. Heška, laba Heška. Laba Heška reāli. Un Kukičips ar diviem. Šeit Krisīs trāpa pirmo. Trāpa vēl vienu. Un pēdējais. Un Hikari ar labu rotāciju. Wow, divi tā saitu vienkārši noslauka un Exilium ir atpakaļ. Nu, te tāds defaultais, te nav ko hypot, zin kā eko kili. Vladiks, tur ir setups mājā. Krisīs norēģē. Krisīs aviks, tas interesanti, jo man liekas, ka Slīzīs arī ir aviks. Ferris mēģina uztaisīt taimingu uz B, tur 3 spēlētājs, starp citu uzbrucēju formā. Slīzīs ies caur smoku, labi nolas situāciju, ka var iziet caur smoku. Hikari nereāli nosvingo, Hikari. Kas par B holdu, bro? Kas par B holdu? Reāli ļoti labs B holds. Lazeks. Vladiks -3. Vladiks laikam ar 4. 6-4. Nu jā, Exilium ir ieskrējušies. Izskatās, ka Exilium to ir arī savāks visus raundus. 8-4. Būtu diezgan labi priekšdžekiem. Vai sanāks viņam? Vladiks
Atkal šis te setapiņš. Pēroksīs mēģinās iziet caur Amāju, Belijs, Krisīs arī, starp citu, Krisīs ļoti labi. Kukijs arī, jā. Jā, Kukijs krīt un 7-4. Blazeks. Pēris. Nu jā. Šeit var sajiet, un starp citu afterplantus arī pagrabies šī labi spēlēt, dziļu molotovu iemet Kārlis, tas nodod visticamāk to ceļu, kādu komandu izvēlas, un te pirms smoke izpīko Belijs, zaudē savus 100 HP ļoti tādā dumjā veidā. Varēja nedaudz uzgaidīt to smoku, bet varbūt, gan jau nešķita, ka tik tuvu jau varbūt pretinieks Kukijs un Kārlis pret Vladiku un Krisiju. Vladiks jau uzsprāga, Kārlim spēcīgs leņķis, bet izstāsta, ka viņš negaida Krisiju banānā. Kukijs pret Krisiju, Krisiem ir smoks, viņš arī nosmoko bumbu un vai uzminēs leņķi, kurā nodeg. Kukijs sprejo. Kukijs, ak Dievs, bro, 1 milimetrs. Un 7 raundi pēc kārtas. Nu jā, Exilium City sites. Nereāls viņiem tas City sites ir, man tā liekas. Pēdies ļoti labi setupi, ļoti labi jūt visu laiku. Aptuveni kā nospēlēt 8-4 šobrīd. Hikari. Belijs. Astoņi, 4. Exilium. Ui, defaultā liek bumbu. Bet paspēju uzlikt Hikari, Krisī. Hikari nav, ten armors. Hikari var izsvingot. Peroksīs. Hikari. 1-2. 1-2. Vai sanāks uzvarēt klaču? Dabū kilu. 1-1. Nē, tomēr ne Peroksīs. Bet bomplants un Exiliumi ar bomplantu ir ļoti, ļoti, ļoti bīstami. Ļoti bīstami. Belijs. Krisīs viņu pušo no ruiniem, bro. Viņu pušo, Krisīs ar teknainu strādā labi. Hikari uzmet, man liekas, labu hešku, tas bija Hikari, kas uzmet hešku, jā, un 5. tikai tagad rotē. Peroksiem ļoti vēl rotācija. Vai lielais armors Blazekam viņu ātri vien var noša, bet Pēris labi izpīko un jau 6. rauns komandai pagrabs.
zilim tūlīt parādīs, kā jāspēlē T-saida banāna kontrole. Man tāda sajūta, jo ja divi kalaši ir ielaisti banānā, nu tad jūs zinat, ka suņi ir izlaisti. 7-8 ir rezultāts un Kārlis ABC. Aizsardzībā blakus viņam cookie chips, 2 vīru aizsardzība arī longā un 5 nieciņš peroksīs viens pats pie robežas, pie amājas. Flashiņš, banāns ir ieņemts, slīzīs pārbauda Sambegu, tur neviena nav. Tikai viens spēlētājs cookie chips šobrīd ir B setā, tā var būt kļūda, viņam 75 HP un vēl viens 70 HP īgais arī rotē B virzienā. Cookie chips. Kārlis, nav viņiem vispār ko atmest. Nē, tas ir Feris. Feris ir trešais beidzot atnācis, vismaz ar Molotovu atnācis palīgā džekiem. Beksik sekos, bet cik labi lidos Molotovs. Molotovs arī tagad ielido. Zirgs ar kilu uz Beliju. Bet negaida šeit Kukī. Kukijs ļoti labi izmanto savus dzīvības punktus un dabū vēl vienu starp citu. Un pēdējais Vlaģiks. Vlaģiks palicis banānā, kā jau Lurkeris. Un, jā, nu viņam viens, un neredzējām viņu. Astoņi. Krisīs. Feris. Peroksīs, nu ne jau pagrabs tūīt. Peroksīs ir... Pagrabs ar 9 raundiem. What? Nu, cipa... Ne, nu... Es nesaprotu. Te jau sen vajadzēja būt 13-6 gameam. Kas tur bija nākamajā? Uz Haveniem 4, iedomājies? Nu jā. Bet tajā pašā laikā jums ir arī Light Pro un Beast kompīši. Let's go! Bam! Pērs uzvar pret slīzi. Krisīs. Uzreiz aiz sieniņus aiz zirga. 2 keškas garām. Hikari bišķu sastresojies. Keškas. Vlaģiks mēģināja intrigot. It kā labs lēmums, bet neizsagāja. Un atkal, dāmas un kungi, pagrabs. Kā stāv braši, tā arī stāv. Belīs. Iziet. Un krīt. Pret cookie chip. 10-8.
10-8. Heška. Veris. Vladiks. Peroksīs. Dāmas un kungi, ja godīgi, diezgan neticās tajā, kā spēle ir iegājusi, jo tur bija 7 raundi pēc kārtas no zilīniem. Un tajā sītī sēdā un, viss liecināja par to, ka viņi uzvarēs. Bet ne, tomēr veiksmīgi aizsardzība ir arī pagrabam. Izstāst, ka viņi Inferno prako, strādā pie tā un rekur arī augļi. Rekur arī tie auglīši, dāmas un kungi, tiem Inferno prakiem, ko pagrabs aizvada. Slīzīs nofeiko soļus, bet atgriezīsies B saitā. Tur viņu sagaidīs 2. Tas ir Kukijs un Feris, abiem ir ļoti spēcīgi ieroči. Abiem ir kalaši. Feris būstā. Nestandarta var būt pat leņķis tādā situācijā 2-4. Feris izcili izmanto arī savu Molotov kokteili, pakaitina arī ar flashu, atkāpjās Feris. Ļoti labi nospēlē Feris. Un, dāmas un kungi, Krisīs. 1-2 raundi ceļo Peroksīs ar lurku. Dāmas un kungi, 8 raundi pēc kārtas pagrabam. 8 raundi šajā sītī sēdā. Vai būs 9. Zilīm paņem tēmotiņu. Nu, skatāmies. Pagaidām pilnīgi nelegāli, ja godīgi. Jo Exiliumiem kinda normāls defaults, bet jā, tur jau tā lieta, ka viņi nedabū banānā kilus. Ja nedabū banānā kilus, tad uzreiz viņiem tas defaults sajūg. Pagrabs, principā, ļoti pasīvi spēlē midā. Cipā neatdod kilus ribās. Jā, spēlē agresīvi apos, man liekas, rekur 1 vai 2 raundi. Bet tā, api gluži nav ribas, jo tu ribās arī easy nomirt un uzreiz tu arī splitot saitus. Bet api tāda interesanta pozīcija, un dāmas un kungi to pagrabs par brīvu neatdod. Kā arī slīzīs. Kukis mēģina šeit spēlēt. Mēģina banāni ieņemt kopā ar Kārli. Belīs ļoti tālu tika longā, bet tur Blazika Aviks. Ne jau 9-0, bro. Ne jau 9-0 otrajā halfā. Feris atrod Blaziku, te bez šancēm. Vispār nav utilities. Krisiem 3 granātas ir, bet ļoti pasīvi spēlē pagrabs, bez tādām stūbām liekām kļūdām, bez lieka movementa, kā saka. Feris arī uzmena rotāciju, dodās uz B un trietā mēģinās aizsargāt. Un, protams, ka viņi tur ir 3, jo numur 5 un numur 3 pušu apus. Viens pušo šortu, viens pušo apus. Ok, boilers iztīrīts, viss ir informācija, ka tas ir B. Un viņi tur ir trietā, dāmas un kungi, 13-8. Apsveicam laimētājus. Kukijs. Paga. Slīzīs. Kukijs un -3. Bro, 13-8. 9 raundi pēc kārtas. 9 raundi pēc kārtas. What?
Vienkārši kas?